Šovasar par lietiem sūdzēties nevaram, un sēnes, kas pavasarī sasētas Spāres mežos, aug griezdamās. Tāpēc sestdien Dulā Paulīne, Trīna Izskapti un kopā ar Līsbeti un Fredi, kā arī citiem duliem sēņotājiem, devās mežā. Ir sestdienas rīts, un sēņotāji Spāres centrā sabirst no malu malām. Katrs uzcirties kā nu mācējis, un kādi nu kuram sēņu pievilināšanas tērpi skapī gadījušies. Tā ir smuks, tā kā Maskava. Šitas ir labs, man ir lielāks. Un man ir šitāds. Kad dalībnieki reģistrējušies un 4. sēņošanas čempionāta jubilejas kliņģeris notiesāts, sēņotāji ir gatavi startam. Uz mežu sēnes lasīt, ir gros un nāzis ratos, un pats pa virsu kratos. Izrādās, ka Rīgā sēņu nav, tāpēc rīdzinieki atbraukuši uz Dulās Paulīnes mežiem. Līdzi viņiem īpaša panna ar caurumiem, kur izkratīt ārpus. Vēlāk gan, kad sastopam viņus mežā, panna izrādās palikusi mājās. Bet nevaram visu. Bija arī ķerra, bet ar ķerru te grūti iebraukt. Bija arī cirvis, lai tās lielākās sēnes. Ko tagad, ja nāks tā lielā sēne? Pa visiem mēs esam te daudzi, un pa visiem kaut kā. Izrādās, rīdzinieki nav ar pliku roku ņemami. Pēc pirmajiem metriem Megijai groziņš jau gandrīz pilns. Meitene čempionātam trenējusies veselu gadu. Kā tu trenējies, ko tu dari? Es ar mammas pērku sēnes un tam izvainu, tad eju uz laukiem braucu. Un tad nāku uz mežu un lasu sēnes. Jūs kā vietējais droši vien zinat tās labākās sēņu vietas? Jā, apmēram. Šī nav tā labākā. Kāpēc te apstājāties? Tāpēc, ka mēs braucam līdzi, lai citi neredz? Nē, lai citi neredz, tad tas ir tālāk jābrauc. Un tas vairs nav interesanti. Viskuplākā skaitā šoreiz čempionātā pārstāvēta deju kolektīva Spriganes komanda. Kāpēc tik launi esat sacirtušies šodien? Tāpēc jebkuram sēņotājiem šie sēņu svētki, viņi ir kā svētki. Tāpēc ir svētki un neviens nezina, cik ilgi lasīsim, tāpēc arī šauli, ja nu gadījumā līdz ziemai. Sapucēta arī Līsbete. Bez kleitas krituma viņa šoreiz arī sarkana cepure, lai atkal nepazustu mežā kā pēc pirmā čempionāta. Es jau tikai gailens lasu un beks. Vai tā ir gailena, kas tagad rokās? Nē, es jau šito sēni te nepazīstu, tāpēc jau es nevaru saprast, vai ņemt vai neņemt. Es prasu Fredim, bet viņš arī saka, nē, man ir bailes, jā, indīgi. Tāpēc jau speciāli ar uzvilktos cimds, jau pagadās kāda indīga sēna, lai nesaindējās. Nē, es metu prom. Šogad mežā sēņu tik daudz, ka var pļaut pat ar izskapti. Man jau te nav ko darīt. Tev tā lielā. Tu jau uzreiz jau tā. Šikvaiga. Kā tā? Vēl teiks, ka vajag sēnēm ar kaut kāds kritums. Galvenais jau ir uzvara, nevis piedalīšanās. Tā saka Poriņu ģimene, tāpēc nemaz neslēp savu stratēģiju un atklāja, ka daļu savu sēņu nopirkuši tirgū. Cikos no rīta jau cēlāties, lai varētu to tirgu paspēt? Mēs jau tur uzcēlām telti un palikām pa nakti. Bišķiņas augsts bija teltī pa nakti. Laba tā sēņu cena šogad? Labi, jā, mēs kā pirmie, tad mums iedeva atlaides. Kaspars mežā pietupjas ne tikai pēc sēnēm, bet arī pēc bildēm. Kā nekā pats un arī sieva šoreiz sacirtušies ne pa jokam. Es domāju, ka Latvija mūs deleģēs uz pasaules čempionātu. Medaļas 100 punkti. Tas jau skaidrs. Vismaz viena. Galvenais te tirgu sarunāt, lai tad arī tās sēnes. Jā, tie mums brauks līdzi. Finišā dalībnieki atgriežas ne tikai sēņu pilniem groziem, bet arī ar šampiņonu un gurķu burkām. Spāres getliņi kādreiz bija, tos nolikvidēja un tagad tur aug. Jebkas. Nav bailēs, kas atrast pie tādiem getliņiem? Nē, es jau te tik ilgi dzīvoju, nekas nav piemeties, kur tā vairs vecuma galā. Kuri bija čaklākie lasītāji, puiši vai meitenes? Meitenes. Viennozīmīgi kā puiši. Meitenes. Mēs redzam. Meitenes. Ja jūs redzat šajā grozā brūklenes, tad nepareizi redzat. Tās ir sarkanās sēnes, ko salasīs Spriganes. Viņu grozā arī čiekursēnes. Tāpat kā jebkura sēna, mēs viņu svaigi ēdīsim. Nebūs čiekursēņu mērce? Nebūs svaigi. Uzlējumu vēl var taisīt. Lai nepārmestu šmaukšanos kā citus gadus, šoreiz rezultātus fiksē elektroniskie svari. Un ja šis bija sēņu čempionāts, tad nākamgad dalībniekus jau gaidot īsts sēņu šovs.
Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.